par to, kā terapeitiskie dārzi un hortikultūra sekmē veselību, kopienas vienotību un vidi. Liels paldies, ar lielu prieku jūs uzrunāju. Es nedaudz pastāstīšu par to, kā strādājam mūsu organizācijā Thrive, un pēc tam vairāk pievērsīšos terapeitiskai dārzkopībai Lielbritānijā. Es pēc izglītības esmu psihologs, nodrošinu garīgās veselības pakalpojumus, un es sapratu, ka dārzi var būt terapeitiski. Kad es mācījos 90. gados, par to parasti nerunāja. Paldies! Jāsaka, tikai prakses gaitā es sāku saprast, ka cilvēki, kurus bieži aicināja iesaistīties kaut kādās runas terapijās ar psihologiem, ka viņus varbūt vairāk ietekmēja dažkārt tik vienkārši uzturēšanās dabā. Jāsaka, daudzās slimnīcās, kuras strādāja, bija skaisti dārzi, skaistas ainavas, un es spēju runāt arī ar saviem kolēģiem, un mēs redzējām, ka dažiem pacientiem nekādas īpaši savādākas ārstēšanas metodas netika izmantotas, bet slimnīcās, kur bija skaisti dārzi, bija labāki rezultāti. Un tādējādi mēs sapratām, ka dārzus var izmantot arī terapeitiskos nolūkos attiecīgā profesionālā uzraudzībā, un, teiksim, ka tiek izmantotas arī citas intervences metodas, ka varētu arī doties varbūt uz dārzu, teiksim, arī tad, ja viņiem bija pretestība pret kādām intervences metodēm. Attiecīgi mums izdevās savākt atbilstošus pierādījumus un izveidot terapeitiskās dārzkopības biedrību Lielbritānijā. Jāsaka, ka Thrive kā organizācija strādā jau kopš 78. gada, mums jau ir 40 gadi. Viens no mūsu izveidotājiem ir Kris Underhills, kas ir izveidojis daudzas labdarības organizācijas visā pasaulē. Tas ir tāds viņa aicinājums. Otrs dibinātājs bija Džefrijs Jūdors, kas strādā pediatris jomā Londonā. Un mēs atgriezāmies pie dabas izmantošanas veselības aprūpē, vēlreiz atklājot šos te principus un integrējot veselības aprūpē. Jāsaka, ka Viktorijas laikmetā mums bija slimnīcu paviljonu kustība, kad slimnīcas tika celtas ārpus pilsētām laukos, jo cilvēki saprata, ka vienkārši atrašanās dabā nāk par labu veselībai. Ja mēs paskatāmies uz seno vārdu paradīzi, persiešu vārdu paradīze, tad tas nozīmē dārzi. Un attiecīgi ir šis ieguvums no saiknes ar dabu. Atrašanās dabā ir mums kā vitamīns, kas ir nepieciešams mūsu dzīvē. Thrive kā organizācija skata ne tikai to, kā dārzkopība un daba var nākt par labu veselībai, bet īpaši pievēršas tam, kā strādāt ar cilvēkiem, kam ir slikta veselība, kam ir invaliditāte. Un šādiem cilvēkiem daba var dot vēl vairāk. Cilvēki mums ir pirmajā vietā, mēs uzskatām dārzus un dabu kā rīku, lai panāktu labūtību. Jā, varbūt kaut kādi konflikti vai spriedze šajā terapeitiskās dārzkopības procesā. Šajā prezentācijā es stāstīšu par šo metodi saistībā ar citiem plāniem, teiksim, kā var arī sekmēt kopienu attīstību, kopienu atjaunošanu, kā var ar vidi saistītus jautājumus risināt, novērst klimata pārmaiņas, bet mūsu organizācijas misija ir atvieglot to distresu un uzlabot veselību cilvēkiem, kam ir kaut kādi īpaši apstākļi. Teiksim, cilvēkam ir slikta veselība, kam ir invaliditāte. Mēs strādājam ar cilvēkiem dārzos. Mums ir 3 galvenie centri. Tātad dārzi Londonā, Betsy parkā. Savukārt pirmā vieta, kur mēs sākām strādāt, ir pie Redingas. Un mūsu dibinātājs uzdāvināja šos dārzus mums pirms savas nāves. Un pavisam nesen esam pārņēmuši dārzus Birmingamā, kur mēs atjaunojam to, kas kādreiz bija televīzijas dārzi.
un cilvēki atpazīst šo vietu, jo daudzus gadus tur tika filmēts slavens britu raidījums Dārzkopja pasaule. Mūsu dārzos ierodas dažādi cilvēki ar dažādu veidu invaliditāti, ieskaitot arī garīgu. Tie ir apmēram 60% no mūsu klientiem, bet 40% ar garīgās veselības problēmām, tāda, kam bijušas neiroloģiskas traumas, kaut kādi negatīvumi saistībā ar muskuļu skeletu sistēmu un tam līdzīgi. Ir varbūt tādi, kas ir neredzīgi. Ļoti daudzas dažādas diagnozes. Principā tie, kam ir šī sliktā veselība, kam ir nepieciešams atbalsts, šis pakalpojums, kas palīdzēs dzīvot labu dzīvi, neskatoties uz šo slikto veselības stāvokli. Visi attēli manā prezentācijā ir mūsu dārziem, bet daži nav, un tos arī īpaši izcelšu. Kā jūs zinat, mēs esam dārznieku tauta. Atbilstoši Mintel pētījumam, kas ir liela tirgvedības pētniecības organizācija, pie mums apmēram 16 miljoni cilvēku regulāri nodarbojas ar dārzkopību, kas ir apmēram gandrīz 3/3 daļa no mūsu iedzīvotājiem. Jāsaka, ka tā ir tāda liela mūsu identitātes daļa. Un jāsaka, ka kopumā mūsu pilsētās arī ir laba parku infrastruktūra, un, ja, teiksim, nav sava dārza, tad var uzturēties parkos, skvēros, kas principā ir lieli publiski dārzi. Un jāsaka, ka mums tā ir kā daļa no dabas, kur mēs jūtamies droši. Mums nav vairs šīs te neskartās dabas. Un jāsaka, mēs neesam tie cilvēki, kas visu laiku grib pavadīt laiku ārpus mājām. Jā, teiksim, meža terapija, tas ir aktuālāks citās pasaules daļās, bet mūsu pieeja dabai ir šādā veidā, un mēs varam izmantot šo te saikni, lai organizētu intervenciju, un jāsaka, pat Sabiedrības veselības organizācijas to iesaka, ka aktivitāte, kas jūsu veselībai nāk par labu. Dārzkopībai arī ir citas vērtības, citi iegūmi, par ko es stāstīšu vēlāk. Šeit jūs redzat, kā Green Care uz dabu balstīta veselības sekmēšana var palīdzēt klientiem. Šis ir balstīts uz modeli Natural England, kas ir oficiāla valsts iestāde Lauksaimniecības ministrijā. Un šī ir daļa no Reičelas Bregas publikācijas. Šeit gan modelis ir nedaudz mainīts, lai parādītu, kā tas viss sasaistās kopā. Tomēr šeit var redzēt, ka cilvēka dzīvē var būt dažādi punkti, kad mums dažādos veidos daba var būt nepieciešama, lai, teiksim, nodrošinātu šo dabas vitamīnu, lai mums būtu šis te veldzējums, ko arī apliecina pierādījumi. Protams, ja mēs esam veseli, tad mēs noteikti būtu vēl veselāki un laimīgāki, dzīvotu ilgāk, ja mēs paši ar mūsu bērni dotos dabā. Tāpēc daba ikdienas dzīvē ir ārkārtīgi svarīga sabiedrības veselībai. Tomēr mums ir arī riska grupas, teiksim, cilvēki, kam ir diabēta gadījumi ģimenes anamnēzē. Un jāsaka, ka šis ir ārkārtīgi dārgi apkarojama slimība. Un tāpēc sabiedrības veselības aizsardzības iestādes aicina riskam pakļautos cilvēkus doties dabā, doties pastaigāties, doties uz parkiem, strādāt dārzā savā vai publiskā. Un tas ir tāds svarīgs vēstījums, kas var būtiski ietekmēt, cik maksā veselības aprūpe Lielbritānijā. Bet ir vēl īpašas grupas, ko var identificēt kā konkrētas populācijas, kas varētu gūt vēl lielāku labumu. Jāsaka, nesenos mēnešos gados ir notikuši tādi īpaši noderīgi pasākumi, teiksim, brīvprātīgo dabas organizācijas ir iesaistījušas daudzus cilvēkus, kas aizsargā, kas kopi, kas palīdz dabai, un izveidota vesela schēma, teiksim, ar cilvēkiem, kas palīdz šādiem īpaši apdraudētiem klientiem. Brīvprātīgie strādā bez maksas, palīdz saglabāt šīs dārzus un dabas objektus
Un jāsaka, dārzi var būt vēl viens veids, kā mēs varam iesaistīt dabu, lai strādātu ar veselības aprūpes jautājumiem. Zaļajā aplī ir cilvēki, kam ir konkrētas vajadzības, kā es teicu, teiksim, garīga invaliditāte, cilvēki, kas atkojas pēc kādām slimībām un tam līdzīgi. Un strādājot šajā aplī, mums ir jānodrošina tāda strukturētāka programma. Mums ir rūpīgāk jāsaprot, kā mēs virzīsim šos cilvēkus pa šo pieredzi, lai gūtu maksimālu iespējamo labumu, pavadot laiku dabā. Bet te nav tikai laiks dabā, tur arī citi elementi. Bet parunāsim par dārzkopību vai dārziem kā daļu no dabas. Jo dārzkopība ir ļoti interaktīvs hobijs. Ir tiešām aktīvi jāiesaistās. Protams, var izveidot dārzus, kas prasa maz darba, bet tad, kad jūs veidojat dārzu, jūs rūpējaties par dzīvām būtnēm, jūs rūpējaties par dabu. Attiecīgi, jūs varbūt varat gūt lielāku pieredzi, ja varbūt jūs varat pasīvi uztvert šo te dabas devu. Mēs, varbūt pie jums šī saikne ar dabu ir mežā vai tādos dabiskākos biotopos, bet mums varbūt ir savādāk. Un šeit jums šī saikne ir varbūt svarīgāka nekā varbūt tādas profesionālās lietas, ko var iegūt mežā. Bet šeit mums dārzkopība ir gan šī saikne ar dabu, gan arī aktīva izkustēšanās. Jo, teiksim, 2/3 ir kardiovaskulārā, fiziskā aktivitāte varbūt nav tik enerģiju prasoša kā peldēšana vai skriešana, varbūt nav tik liela slodze sirdī un asinsvadiem, bet tomēr ir šī slodze apmēram par 20% lielāks sirdsdarbības ātrums nekā normālais, un tiek uzturēta šāda slodze varbūt 5-6 stundas. Jāsaka, ka mums varētu būt daudzi cilvēki, tādi kā es, piemēram, kurš aizbrauc uz dārziņu un saka, būšu pēc stundas atpakaļ, bet ierodas pēc 3-4 vai vēl vairāk stundām, jo laiks vienkārši paiet. Un visu laiku ir kaut kas vēl, ko var izdarīt dārzā. Tas ir lieliski veselībai, bet varbūt ne tik labi attiecībām. Bet, jāsaka, cilvēki mani piecieš. Dārzkopība nodarbina ne tikai mūsu ķermeni, bet arī mūsu prātu. Tā ir kognitīva darbība, bet tā nerada stresu. Mums nav visu laiku jākoncentrējas, kā teiksim, rakstot datorā vai lasot grāmatu. Ir šie brīži dārzkopja ceļojumā, kad jūsu smadzenes tiek aktivizētas, kad ir jādomā, kad ir jārisina problēmas, kad ir jādiagnosticē, jānosaka, kāpēc neaug šogad, bet auga pagājušajā gadā. Un ir šajā brīdī šī te fiksētā doma, kas pēc tam aizplūst daudzās dažādās iespējās. Jo strādājot dārzā, mēs saprotam, ka savā ziņā mēs esam tikai apmeklētāji un mūs kontrolē dārzs. Teiksim, varbūt šogad neaug tāpēc, ka. Un ir tik daudz dažādu iemeslu. Mēs to visu varam pētīt, pavadot laiku šajā telpā. Mums arī ir iespēja veidot saikni ar kaut ko jēgpilnu darbību, jo mēs rūpējamies par dabas elementiem, mēs kopjam šos elementus, un tas maina mūsu uzskatu par sevi. Mēs gūstam apmierinājumu, mainās mūsu identitāte, mēs pozitīvāk skatāmies uz sevi un uz to, kā mēs ietekmējam pasauli mums apkārt. Tas arī nostiprina saikni, ko rada dārzkopība. Jāsaka, tā sekmē vides aizsargāšanu. Dārzkopība ietekmē to, kā mēs dzīvojam modernajā pasaulē. Bieži tas ietekmē arī ar vidi, varbūt nesaistītas lietas. Teiksim, kā augi tiek audzēti audzētavās, kas varbūt nevienmēr notiek ilgspējīgi. Lielbritānija plāno aizliegt iegādāties vai pārdot kūdras kompostu privātpersonām. Komerciāli gan to varēs darīt, tātad stādaudzētavas to varēs darīt, jo šāda pieeja, teiksim, kūdras pārdošana iznīcina
purvus, kas ir mūsu valsts teritorijā. Nu, jāsaka, lai gan nevienmēr dārzkopība ir 100% dabai draudzīga, bet vairāk nekā nav, jāsaka, kopumā mēs tā varētu rezumēt. Kā es teicu, dārzkopība var mainīt mūsu identitāti, likt mums lepoties ar kaut ko, just apmierinājumu par to, kā mēs ietekmējam pasauli mums apkārt. Ir arī iespēja rūpēties par citām lietām. Mēs varam izstrādāt arī sev šo ieradumu rūpēties, jo mēs tad varam rūpēties viens par otru. Mūsu doma gaita mainās. Tas, kā mēs rūpējamies par dārziem, varbūt, ka tas mums arī palīdz saprast, kā rūpēties par sevi un kā rūpēties par citiem. Un tas nenotiek intervences gaitā, bet vienkārši veicot ikdienas uzdevumus dārzā, strādājot tur, teiksim, kā hobija dārznieks. Šādi hobiji arī ļauj bagātināt vidi, darīt to kopā ar citiem. Nu, teiksim, ja jūs audzējat tomātus, tad vienmēr ir šie liekie stādi. Tomāti parasti izdīkst visi. Nu, jums, teiksim, varbūt ir vajadzīgi tikai 10 stādi, bet sanāk 20. Un tad var atdot kaimiņiem vai izlikt pie durvīm, kāds paņem un aizved iestādi savā dārzā. Tā arī ir iespēja runāt ar citiem. Es jūs uzrunāju, un es redzu, ka jūs ļoti labi saprotat, ko es stāstu. Lai gan mēs esam no dažādām pasaules valstīm, un es latviski nerunāju, mēs ļoti labi viens otru saprotam, kas attiec uz dārzkopību. Attiecīgi mums ir šī saikne, šī kopējā identitāte ar citiem, kas var būt ļoti svarīgi brīžos, kad ir daudz dažādas sistēmas mūsu sabiedrībās, kas mūs velk uz dažādām pusēm. Šis arī ir ļoti elastīgs hobijs, jo var mainīt to, kā jūs strādājat dārzā laika gaitā, lai pielāgoties savām spējām. Var strādāt no šāda līmeņa līdz pat augstam līmenim, un atkal mēs vecumā sarūkam, tātad strādājam atkal zemāk. Un ņemot vērā arī mūsu veselības stāvokli, mēs varam atrast veidus, kā turpināt strādāt dārzā. Dažkārt ir nepieciešama palīdzība, dažkārt ir varbūt jāmaina ieradumi. Un mums ir dārzi, kur ierodas slimi cilvēki, kur ir cilvēki ar invaliditāti. Un mēs arī sniedzam informāciju, stāstam, lai visi varētu turpināt strādāt dārzā. Un katru mēnesi mūsu lapu apskata 10 000 cilvēku. Tur ir rakstīts, kā, teiksim, strādāt dārzā, sēžot ratiņkrēslā, kā strādāt dārzā, ja nevar noliekties, kā strādāt dārzā ar vienu roku un tam līdzīgi. Attiecīgi mums ir tātad šis te dārzu informācijas pakalpojums, un 10 000 cilvēku, kas to skata katru mēnesi, norāda, ka tas tiešām nodara. Šis ir ļoti elastīgs hobijs, ar kuru var nodarboties līdz pat miršanai. Es pats varētu teikt, tiku izaudzināts dārzā, mani vecvecāki kopa dārzu. Tad pusauģa gados varbūt es atmetu domu par dārzkopību, bet beigās pie tā jūs atgriežaties. Jo es domāju, vairums cilvēku, kurš ir strādājuši dārzā bērnībā, viņi noteikti atgriežas pie dārza vēlāk savas dzīves laikā. Dārzkopība ir tāds veids, kā mēs nonākam saiknē ar dabu un ko mēs darām mūsu STEH praksē, socioterapeitiskajā praksē. Mēs rodam terapeitiskas iespējas. Un viss tas var būt mums noderīgs. Proti, mēs esam aktīvi, esam dabā un esam kopā socializējamies. Es nedaudz pastāstīšu par dabas vidi, jo tas ir galvenais temats šīs dienas pasākumam, bet es runāšu arī par sociālām saiknēm, socializēšanos un pašu fizisko darbu. Pierādījumi norāda un pierāda, ka daba mums ir noderīga. Un tas ir patiešām pierādījies pat pēdējo gadu laikā. Es sāku strādāt pirms 14 gadiem, kad sāku strādāt lielākā daļa pētījumu par dārzkopības labumu, ka tos veica patiešām šaurs speciālistu loks. Vai to rakstīja paši speciālisti vai paši dārzkopji. Bija tikai pāris rakstu par to, bet šobrīd mums ir milzīgas
milzīgi pārskati par to, cik laba daba ir priekš mums. Ir ļoti grūti īstenībā par to pētīt, jo ir grūti apskatīt atskaites mehānismu, atrast atskaites mehānismu, gandrīz vai jāieslēdz cilvēku kaut kur dabā vai kaut kādā vietā, un neviens jau to neļautu darīt. Bet ko mēs varam darīt? Mēs varam paņemt papildus pierādījumu no maza apmēra pētījumiem, kamēr mēs mēram to, kā mūsu dzīves kvalitāti uzlabo būšana dabā, vai nu tas būtu Čīlē, Amerikā, Vācijā, visur tas pierādās vienādi. Piemēram, 2 stundu laiks dabā dod savu pozitīvo pienesumu visai dienai. Tātad mums ir nepieciešams labākas pētniecības tehnoloģijas, lai mēs to labāk varētu pierādīt, bet es šodien runāju Latvijā, un varbūt šodien ir īstais laiks, lai jūs Latvijā ar to nodarbotos, proti pētījumiem, jo viena daļa jau pētījumu, ja pamats jums ir. Un, ja jūs vēlaties kaut ko īpaši pētīt, jums jāpierliecinās, vai par to tas jau nav pētīts un pierādīts pietiekami daudz. Ir arī metriskā analīze. Pārskatiet jau esošo literatūru, kur parādās politikas maiņa attiecībā no valdībām par to, kā mainās pieeja pret zaļo infrastruktūru, lai šī infrastruktūra būtu pieejama gan piepilsētās, gan pilsētu centros, bagātākos, nabadzīgos reģionos, lai ikdienā dārzi un parki būtu pieejami visiem. Un šī metriskā analīze ir ļoti svarīga. Un to var patiešām labi atrast, tikai vienkārši iegūglējot internetā. Īsti pierādījumi, kāpēc daba ir laba mums un kāpēc jāpavada laiks dabā. To pierādīja Edins Nelsons, amerikāņu biologs, kuru viņš publicēja jau 1982. gadā. Viņš ir teicis, ka tāpēc, ka lielākā daļa cilvēces evolūciju pavadīja dabā, ne tikai mēs paši evolucionējām dabā, bet visi mūsu senči līdz ar to mēs jūtamies tā komfortabli dabā, daudz komfortablāk nekā pilsētu vidē, ko mēs esam radījuši vēlāk. Tas ir pirmais vai lielais jautājums. Cik daudz laiks ir jāpavada dabā, lai tas būtu labi cilvēka veselībai, šī biofīlija, jeb ārstēšana ar dabu, un to izmērīt. Un atbilde uz šo jautājumu, arī ņemot no pētījumiem, viens no pētījumiem, kas runā par atjaunošanos, Kaplins kungs par to runāja, jau no 76. gada daži kolēģi Amerikā ir par to pētījuši, un jau 80. gados tie jau daudz tika publicēts, tīpaši 89. gadā, un tiek teikts, ka cilvēki notur savu uzmanību daudz dažādos veidos, un modernā pasaulē mums ir spēja fokusēt savu uzmanību, un tādējādi mēs nogurstam. Mēs esam nogurušāki kā cilvēce kopumā daudz vairāk nekā iepriekšējos gadsimtos. 5-6 stundas pie datora. Tas ir ārkārtīgi pārslodze, tā ir evolucionāra nesakritība, kaut kas slikts. Un mums, protams, ir nepieciešams miegs, bet vēl tika pierādīts, ka daba arī atjauno un atveseļo cilvēku nogurušās smadzenes. Šī bilde ir no Zviedrijas kolēģiem. To dārzu veidoja balstoties uz 4 principiem. Rīt darba seminārā es pastāstīšu nedaudz par to. Šo dārzu dizainēja šādā konceptā, proti, ka dārzs ir paplašinājums mūsu prātam. Tur ir jābūt kaut kādiem fokusa elementiem, lai mūsu uzmanību uz to būtu vērsta un ka tas
Un šim dārzam ir jāspēj restaurēt, jeb atjaunot arī kognitīvās prasmes, kas samazina mentālo nogurumu. To pierāda arī vairāki pētījumi. Un metriskā analīze, kas tika veikta, un tur daudz un vēlreiz tiek pierādīts, ka tieši kognitīvā izpratne, nogurums tiek atjaunots. Ne tikai mēs saprotam, ka mēs labāk varam mentāli funkcionēt vai arī koncentrēties, mēs saprotam arī, ka cilvēki ir arī daudz iecietīgāki. Viņiem tajā gadījumā pēc dabā pavadīta laika ir lielāka iecietība pret līdzcilvēkiem. Tad, kad mūsu smadzenes ir nogurušas un pēc tam atjaunojušās, mēs daudz labāk saprotam citu cilvēku nogurumu pazīmes. Tā kā laiks dabā dod mums iespēju koncentrēt uzmanību, restaurēt savus spēkus. Un mēs, protams, varam apskatīt daudz dažādas teorijas, piemēram, stresa mazināšanas teorija, tāpat kā citas teorijas, ir pētītas, un pirmais, kas par to rakstīja, Rodžers Ulrichs, kurš skatījās pa logu, un viņš aprakstīja divus pacientus, kuriem vienā un tajā pašā slimnīcā taisīja vienu to pašu operāciju, ārstēja vienādi un tāpat veidā. Visas slimnīcas izskatās vienādi, 8 gultas vienā pusē, 8 otrā pusē, bet vienā pusē skats bija uz pretīm esošo ēkas sienu un otrā pusē uz dārzu. Un uz dārzu skatošies pacienti, viņiem bija ātrāk žultspūsļa atjaunošanās, tad atveseļošanās, viņiem vajadzēja mazāk anestēzijas, jeb analgētiķu sāpju mazinātājus, viņi atveseļojās ātrāk, kā arī viņiem bija mazāk kaut kādas operācijas komplikācijas. Un viņš to aprakstīja un pētīja. Un mūsu, kā jau tika runāts, tas ietekmē mūsu limbisko sistēmu, kā mūsu smadzenes ražo pozitīvos hormonus, lai mēs būtu laimīgāki. Un šīs divas lietas iet roku rokā, un tās viena ar otru nekonfliktē. Un atkal runājot par pētījumiem, 80. 90. gados mums bija visādi moderni pētījumi par fizioloģiskām atšķirībām, kas rodas pavadot laiku dabā. Dabā uzlabojās mūsu imūnsistēma, tas tika pierādīts, kā arī samazinās spiediens, uzlabojās mūsu miegs, kā arī bērna attīstība pirms un pēc piedzimšanas notiek labāk. Šie pētījumi ir tādi maza apmēri, tie gan balstās uz vispārējām patiesībām, bet tur arī pietiekami daudz pierādījumu, kas norāda, ka mūsu fizioloģiskā veselība patiešām iegūst no tā, ka mēs esam dabā. Piemēram, bērns, kura māte pirms dzemdībām pavadīja laiku dabā, visticamāk, ka šie bērni, ka viņiem nebūs, ja būs mazāk dažādu alerģiju. Tāpat arī nervu sistēma būs daudz stabilāka. Arī bērns, kad ir piedzimis un tiek vests dabā, arī tad viņa psiholoģiskā veselība nostabilizējās. Un tādējādi to apzinoties, mēs varam mainīt sabiedrību uz labāku. Jo mēs varam ietekmēt ne tikai cilvēkus ar definētām vajadzībām, mēs te varam rast bezgalīgas terapeitiskas iespējas. Te mēs nerunājam tikai par laiku dabā, bet arī par darbu dabā. Un apskatot pierādījumus, kuri runa par dažādām interaktīvām aktivitātēm dabā, piemēram, strādāšana dabā, piemēram, dārza kopšana. Pat bez šiem pierādījumiem tas nav tikai pats darbs, tas ir darbs ar cilvēkiem, tie, kas strādā kopā. Te nav tikai runa par iešanu vienkārši dabā vai atgriešanos uz ēdenē, bet strādāšana dabā. Mums ir pierādījumi
no darba terapijas, kas to apliecina. Par to var lasīt un lasīt. Bet jūs varat palasīt Garija Hila Hofnera darbus par tieši nodarbinātības teoriju, darbu dabā, kurš pirmoreiz publicēts gadsimta mijā. Kad tad mēs strādājam dārzā, dabā, mēs parasti jūtam lepnumu par to darbu, ko esam darījuši, ko daram, par pienesumu ģimenei un sabiedrībai, kopienai. Un, ja runājam par cilvēka nodarbinātību, mēs varam rast pierādījumus tam, ka mēs tādējādi rodam kaut kādu arī piepildījumu un arī kompetences attiecīgajā darbā. Paceliet roku, kur ir labi visā. Mums ir bijuši pētījumi arī, un nevis pētījumi, bet arī lekcijas, kur cilvēki paceļ rokas, starp citu. Vai jūs esat labi vienā vai divās lietās? Jā, tas ir labi, un tas ir pietiekami labi. Ja jūs jūtaties stabili kaut kādā vienā, divās jomās, jūs varat arī paciest to, ka jūs neesat perfekti visās citās jomās. Profesionālā kompetence, tas, ka es varu kaut ko darīt labu, rada lielu atšķirību attiecībā uz citiem cilvēkiem, ir tīpaši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Gils Hofners par to runā šādi, piemēram, mainās personīgā polarizēšana, vai tajā brīdī, kad mēs saprotu, ka es kā cilvēks varu varu izdarīt kaut kādas lietas, mana sociālā klātbūtne palielinās, un profesijas un darbi ir tik dažādi, mēs varam atrast ikvienam iespējas strādāt dārzā, un mēs patiešām ar smagām traumām cilvēkiem varam atrast darbus dārzā, kuri ir. Mēs jau esam atraduši daudz dažādus veidus, un caur mūsu mājaslapu mēs informējam cilvēkus ar līdzīgām traumām, līdzīgām vajadzībām, kā veikt šo darbu dārzā. Un pēc tam mums ir sociālā vide. Mums ir atkal milzum daudz akadēmisko pierādījumu, cik daudz un cik nepieciešams ir socializēšanās, sociālā iekļaušana, un cik svarīgi ir justies iekļautam kādā sabiedrībā, un parasti mani klausītāji ir ļoti dažādi, tāpēc, ka apvienotā karalistē ir ļoti dažādu cilvēku pārstāvēt, un viņiem ir svarīgi sajusties sociāli integrētiem un iekļautiem cilvēkiem, kuri nāk no apvienotās karalistes tālākajiem nostūriem. Sociālā iekļaušana ir ārkārtīgi svarīga, un tas, ka tu jūti, ka tavs vārds ir no svara, tava personība ir no svara, ļoti daudz ko nozīmē. Un vēl, protams, paziņu loks. Cilvēki, labi draugi, paziņu loks. Ir viens draugs, pie kā es eju, ja man sabojājās mašīna, bet vēl viens draugs, pie kā es ietu, ja manā laulībā kaut kas sabojātos, ceru, ka man pie viņa nekad nebūs jāiet. Nu, tātad individuālā līmenī tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un nav svarīgi, cik daudz cilvēkiem mēs kontaktējamies. Nav jau kvantitāte, bet kvalitāte. Tad, kad mēs jūtam, ka mēs esam sadzirdēti, un kad mēs strādājam ar vienu praktiķi, kuru atbalsta viens brīvprātīgais, un kad tur vēl ir pacients vai klients, cilvēki viens otru atbalsta, un mēs strādājam balstoties uz šiem 3 pierādījumiem, uz dabu, darbu un socializēšanos, un tas tāds ir pierādījies kā daudzpusīga modeļa intervence. Un tas var nedarboties ar visām grupām. Ja viena daļa cilvēku var gūt labumu kopā ar Ingu, ejot mežā, šī iespēja dot tev tādu pasīvu pieredzi, bet brīnišķīgu terapeitisku pieeju. Citiem varbūt patiešām strādāšana dārzā vai dārzā apskate vai šī veldzēšanās dārzā varētu būt daudz
izpalīdzīgāka, bet īpaši, ja darbs ir grupās vai ja seans notiek grupās, mēs varam atbalstīt viens otru, jo mums visiem apkārt ir šis dārzs vai mežs, un mēs viens otru pabalstam, bet strādājot vēl dārzā vai dabā, tātad ir šis kopējais darbs, un mēs to darām kopā, kā cilvēku grupa. Tātad ņemot visus šos elementus un izmantojam vadītu modeli, ko adaptējam katram no pacientiem. Uz personu centrēta pieeja, ko pirmoreiz minēja Kols Rodžers. Mēs, lai arī neesam psihoterapeiti, mēs pirmām kārtām vēlamies dot cilvēkam empātiju, proti izprast, kāda viņu ir atskaišu sistēma, vērtību sistēma. Mēs pret cilvēkiem attiecamies vienmēr ar pozitīvismu, jo mēs pārsvarā strādājam ar cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem jau tā katra diena ir izaicinājums, dzīve ir grūta. Dažkārt cilvēki, viņiem neizdosies, viņiem būs jāsāk atkal. Tā kā mēs ar pozitīvu skatu skatāmies uz visiem, mums ir jābūt pozitīviem, atvērtiem un mums būtu jābūt spējīgiem nodrošināt to, ka starp praktiķi un attiecīgo klientu nodibinās šī saite. Un es arī par to stāstīšu nedaudz vēlāk. Tātad praktiķa loma ir atbalstīt katru individu viņa attiecībās ar dārzu. Proti mums ir jāizprot šī cilvēka zināšanas, jautājumu loks, ko nesen aprakstīja vēl zinātnieku grupa, proti saikne ar dārzu. Cik liela šī saikne ir? Vai šis cilvēks zina daudz vai nezina? Varbūt, ka ir cilvēks ar intelektuālu invaliditāti. Viņa uztvere nav tik plaša, tādējādi mēs izmantojam aktivitātes, kura centrā ir hortikultūra, nevis hortikultūra kā tādu skaidrojot par dažādiem augiem. Mēs dodam viņiem nodarbi, kas ir jēgpilni viņiem. Tātad ir nepieciešama šī saikne ar cilvēku, lai darbinieks spētu veikt šo izvērtējumu, lai cilvēks varētu iemācīties ar veiksmīgu iznākumu darīt kaut kādu darbu, un kādam būtu jābūt iznākumam. Principu zināšana un pielietošana ir ārkārtīgi svarīga. Mēs varam attālināties no standarta prakses, bet principiem ir jāpaliek, jo tas nodrošinās dārza labu augšanu, dodot cilvēkiem iespēju praktizēt to, ko viņi ir spējīgi darīt. Un tādējādi mums ir nepieciešams veikt šo izvērtējumu, lai mēs varētu apzināt, kas tad ir cilvēks, kā cilvēks, cik tālu, kādas ir viņu attiecības ar dabu un kādas ir viņu fiziskās un kognitīvās spējas. Novērtējumu, ko cilvēks var darīt, nevis ko cilvēks nevar izdarīt. Un tāpat ir svarīgi, lai mums būtu izpratne par šī cilvēka personību, vai tiem cilvēkiem patīk būt grupā un kādā grupā, lai mēs varētu viņus virzīt pret tādu sociālo grupu, kur viņš iederētos. Cilvēks būs aktīvs dārzā, bet blakus tam mēs arī runājam attiecīgi ar cilvēku par to, kas viņam padodās. Kāpēc viņš ir vai nav labs draugs, kāpēc viņš ir vai nav labs komandas spēlētājs. Un šī saruna var nenākt no paša darbinieka, bet jau būtu vides izraisīta, proti caur tām aktivitātēm. Mēs strādājam ar cilvēkiem, ka ir konkrētas vajadzības. Lai mēs būtu kā citi veselības aprūpes speciālisti, mums ir jāsaprot, ka ir jābūt konkrētam iznākumam, ko var izmērīt. Un šis arī būtu jākontrolē attiecīgam speciālistam. Šeit attēlā jūs redzat visu, par ko es esmu runājis līdz šim.
Bet ir skaidrs, ka šim modelim arī ir jāiedarbojas ar apkārt esošo kopienu. Tas ir ļoti būtiski, jo dārzā gūtais rezultāts tiek baudīts, izjusts ne tikai dārzā, bet arī ārpus dārza. Protams, ir labi, ka cilvēki ir priecīgi, ka viņi pie jums atgriežas, un tā ir pirmā labi paveikta darba pazīme. Bet īstās sekmes mēs redzam tad, kad cilvēks pārvērš to iegumu, kas gūts šajā procesā, arī savas dzīves iespējamos uzlabojumos, tā lai būtu plašāku labumu. Un mēs izmantojam laiku dabā, lai attīstītos un pozitīvi justos dabā. Es arī runāšu par uzmanības atjaunošanas principiem. Mums ir jāsaprot, kas ir atbilstoši, jo mēs nevēlamies tādu izstāžu dārzu. Jā, dārzs var būt ļoti labā stāvoklī, bet varbūt tur var būt kāda nezālīta vai kāds negludums. Ir skaidrs, lai dārzs justos labi, 80–90% augu ir jājūtas labi. Mēs saprotam, ka no 20 kabačiem kāds var neizaugt. Bet vairumam ir jāizaug augu augļiem. Un šādā ziņā mēs atšķiramies no darba terapijas, kur uzsvars ir uz procesu, nevis uz rezultātu. Bet mums ir svarīgi, ka dārzs turpina dzīvot, jo mēs rūpējamies par dzīvām būtnēm. Un mēs šos aspektus varam mainīt, izmantojot šo modeli, pavadot laiku dabā, mēs tam labu sev, un mēs strādājam, darot kaut ko jēgpilnu. Tas ļauj cilvēkiem paskatīties uz sevi attiecībā pret dabu, un mēs arī redzam šo jēgpilno iznākumu. Attiecībā speciālists dara visu iespējamo, lai šīs te darbības būtu pēc iespējas terapeitiskākas, un mēs gūtu pēc iespējas lielāku labumu. Un jāsaka, arī šāda vide noteikti ir pozitīva, un to var jau šādi prognozēt, ka tā būs pozitīva, jo ne visas sociālās vides tādas ir. Tad mēs darām visu iespējamo, lai šī vide tāda arī paliktu. Mums ir jāsaprot, kādi varbūt ir noteikumi, lai tāds ļoti formāls vārds, bet mēs iepazīstam šos cilvēkus, mums ir personiska saikne, viņi iepazīst mūs, un attiecīgi mēs varam varbūt 2., 3. nedēļā teikt, ka jā, jūs jau šeit nākat šo laiku, un kā mums vajadzētu vienam pret otru izturēties, mums vajadzētu būt jaukiem, mums vajadzētu dot pietiekami, dot otram iespēju izpausties, un šis cilvēks varbūt saka, jā, varbūt pagājušajā nedēļā es netik labi izteicos vai netik labi kaut ko darīju. Es saku, jā, ļoti labi, to es arī gribēju apspriest. Un attiecīgi mēs veidojam šīs personīgās attiecības, iepazīstot šos cilvēkus, iepazīstot viņu vēlmes un attiecīgi veidojot tādas attiecības, kādas ir nepieciešams. Tiek veicināta šī kopējā identitāte, piederības sajūta, radot kopīgas sajūtu, prognozējami pozitīvu sociālo vidi. Šeit redzat visus mūsu dārzniekus, tur arī ir terapeits. Visiem ir violeta krekliņi. Šis ir tirgus dārzs Redingā. National Trust tirgus dārzs. Kā jūs redzat, mūsu dārznieki atgriežas no dienas darba dārzā ar savu ražu. Teiksim, šeit mums ir svarīgi arī psihoterapijas principi, kas ļauj veidot labas attiecības ar visiem dalībniekiem. Tie arī nosaka, kā mēs ētiski strādājam ar viņiem, bet tomēr jāsaka, šī pieredze strādājot kā dārzniekam, tā ir tāda normāla pieredze, kas cilvēkiem ir, un šajā pieredzē dalās gan terapeits, gan arī klients. Viņi visi rūpējas par augiem, ievāc ražu. Attiecīgi tiek veidota piederības sajūta, kopienas sajūta, un tas arī maina hierarhiskās attiecības šajā procesā. Jāsaka, ka šo dārzu
katru gadu apmeklē 30 līdz 40 tūkstoši cilvēku, jo tas ir īpašums, kas pieder mūsu īpašajai tāda organizācijai, National Trust. Tā varbūt nav tik liela mūža kā Downtown abateja, bet tā ir liela ēka. Un mēs redzam, ka šeit šiem klientiem ir iespēja satikties ar cilvēkiem, kurus viņi nekad nav satikuši. Šie cilvēki ierodas dārzā, lai labi pavadītu laiku, lai atpūstos, arī gūst šo te psiholoģisko un fizisko labumu. Un tas viss ir iespējams tikai tāpēc, ka strādā šie te cilvēkam varbūt ar invaliditāte un slikta veselība. Un attiecīgi šie cilvēki var justies lepni, kā viņi arī dod savu ieguldījumu sabiedrības veselības uzlabošanā, ne tikai sev, bet arī citiem. Jāsaka, mēs neesam vienīgā šāda organizācija. Lielbritānijā vēl ir arī organizācija, kas sauc par Trellis, tā ir darbojas Skotijā, bet arī ir dažādas vietējās grupas. Mēs nezinām konkrēti, jo neesam visus uzskaitījuši, vismaz pēdējā laikā, bet lēšam, ka varētu būt apmēram 1500 līdz 3000 šāda veidu dārzu vai vietu, kur tiek izmantota terapeitiskā dārzkopība. 2005. gadā, kad pēdējo reizi varējām uzskaitījām, bija 980 vietas. Bet mēs zinām, ka kopš tā laika ir izveidots simtiem jaunu šādu vietu. Kā mēs to zinām? Jo tajā laikā, 2005. gadā, 62% no visām esošajām vietām bija vietas, kas tika nodrošinātas cilvēkiem ar intelektuālo invaliditāti. Un, kad mēs veicām tādu mazāku apsakojumu, 330 vietas apsakojām 2019. gadā, mēs redzējām, ka klientu populācija ir būtiski mainījusies. Tātad, kad bija aizvien vairāk cilvēku ar veselības problēmām, un tāpēc mēs uzskatām, kā varētu būt pat runa par 3000 šādiem terapeitiskiem dārziem visā valsts teritorijā. Un es arī šādus dārzus esmu redzējis, kur tiek norādīts, ka tiek piedāvāta darba terapija, bet tā nebūtu nav. Piemēram, daži varbūt ļoti mazi dārzi, piemēram, Redinkā mums ir 4 akri. Tātad tur ir plaša šī dārzkopība, daudz augu. Un šajā dārzā katru nedēļu ir 100 cilvēki, kas tur strādā. Bet daudz dārzi ir daudz mazāki, varbūt tur 6 līdz 8 cilvēki vienreiz nedēļā ierodās. Tas ir vietējās kopienas, tāds neliels dārziņš. Varbūt 2 reizes nedēļā ir programma, ko organizē garīgās veselības dienests. Bet jāsaka, ļoti daudz šāda veida dārzu un iespēju. Jāsaka, ka labumu gūs ne tikai klients, bet arī daba. Es uzskatu, ka šīs ir tādas savstarpēji pārklājošās darba kārtības. Jā, protams, mums galvenais uzsvars ir uz cilvēkiem. Daži, kuri ierodas dārzā, lai piedalītos terapeitiskajā terapijā, viņi varbūt nāk no šīs vides jomas, teiksim, no kaut kāda dzīvās dabas aizsardzības organizācijas vai ir strādājuši ar šo organizāciju. Un savā ziņā dažkārt varbūt pat rodas tāda kā spriedze starp, teiksim, dabas aizsardzību vai labu attieksmi pret dabu un labu attieksmi pret cilvēkiem. Garden Organic, kas sekmē bioloģisko lauksaimniecību, iespējams, viņi var teikt, ka mēs izmantojam pārāk daudz degvielas, jo mēs pļaujam mauriņus, jo mēs gribam, lai šiem cilvēkiem ar intelektuāliem traucējumiem būtu arī šī sajūta, ka viņi kaut ko var. Jā, var būt šī nelielā, varbūt spriedze šajās divu grupu attiecībās. Teiksim, jā, man ir mazdārziņu programma cilvēkiem ar garīgās veselības programmām, un viņi ierodas pie manis 1 reizi nedēļā. Man tiešām gribētos izmantot herbicīdu, jo pretējā gadījumā vienīgais darbs tur būs tikai ravēšana. Es vienkārši to visu procesu izdomātu, visus aspektus ņemtu vērā.
man būtu jāskatās, kas notiek ar grupu. Ja cilvēki vairs negrib ierasties, tad es prasu, kāpēc jūs dodaties prom. Daži ir bijuši 15 gadus šīs grupas locekļi, un viņi saka, nē, ziniet, es pārceļos, un tāpēc es dodos prom. Bet bieži viņi saka, ka, ziniet, tas nav tik viegli, jo nezāles aug ātrāk nekā dārzeņi. Jā, nu ir šī nelielā spriedze, tā tiešām ir neliela. Bet jāsaka, vairumā gadījumā arī šī labā attieksme pret dabu dod tādu aktīvu terapeitisku labumu. Un šeit jūs redzat vārdus, ko ir teikusi tāda ļoti aktīva dārzniece Sonāta. Un šis dārznieks stāsta par Lūku. Lūks saka, ka dārzkopība ir labi kā hobijs, bet ja profesionāli, nu tad tur ir problēmas, teiksim, ceļi sāp. Un Lūks jau ir visu mūžu strādājis par dārznieku, un viņam 60 gadu vai pēc 60 gadu vecuma ir šīs problēmas. Un kad es vaicāju, kas visvairāk patīk ierodoties šeit, klients saka, jā, man tiešām viss patīk, bet tur arī ir šis Lūks. Viņš ir tik jauks cilvēks, un viņš pastāstīja, ko tad Lūks dara. Lūks 6 stundas vāc gliemežus, saliek spainī, un tad 2 jūdzes iet pa ceļu, klibojot, lai dotu gliemežiem brīvību, kādā īpašā gabaliņā zemes, kas ir speciāli paredzēts gliemežiem. Un šis klients teica, iedomājieties, ja viņš tik jauki attiec pret gliemežiem, cik jauks viņš būs pret mani. Tātad mēs redzam, ka šī labā attieksme pret dabu pārvēršas arī labā attieksmē pret citiem. Mēs neesam, protams, bioloģiskie dārznieki, jo mēs arī izmantojam ķīmiskās vielas, bet mēs ļaujam, lai daba parūpējas par sevi. Mums ir šīs lielās investīcijas. Mums ir šī zeme un varētu, protams, arī izveidot dažādas kukaiņu mājiņas un tā tālāk. Bet mēs arī dodam dabai iespēju izpausties, atjaunot šo mežonīgo dabu. Es gan nezinu, vai jums tas ir aktuāli Latvijā, bet mums tas ir aktuāli. Un mežonīgās dabas veidošana nozīmē, ka attiecīgā vietā ir tikai nātris un nezāles 30 gadus, un tad varbūt izaug kāds koks. Un tātad šeit ir jārunā ne tikai par to, ka mēs esam jauki pret dabu, bet arī pret cilvēkiem kā tādiem. Un es jau minēju šo hipotēzi, ka un šī ir tāda ļoti plaša hipotēze, ko īsti varbūt nekad neizdosies arī pierādīt, bet šķiet, ka šī hipotēze tomēr tā intuitīvi šķiet pareiza. Hipofilijas hipotēze. 3-4 gadus saiknes ar dabu grupa mēģina pētīt, kāda korelācija ir starp labu attieksmi pret dabu un saikni ar dabu. Tātad, ja ir saikni ar dabu, vai šie cilvēki labāk attieksies pret dabu un kā tas ietekmēs, teiksim, klimata pārmaiņas, bioloģisko daudzveidību un tam līdzīgi. Jāsaka, ka mēs Thrive un arī vēl varbūt citos 3000 dārzos, jāsaka, mums visiem ir līdzīga šī te pieeja, bet mēs veidojam ne tikai dārzus, mēs veidojam arī kopienas. Pa kreisi jūs redzat brošūru Natural Health Service. Tas ir tāds dzīvās dabas aizsardzības organizācija, tur ir reģionālie biroji. Man liekas, ka viņiem ir 19 vai 18 laikam šie reģioni visā Lielbritānijas teritorijā. Viņiem ir pašlaik apmēram 6000 brīvprātīgo, kas sekmē dabas aizsardzību, bioloģisko daudzveidību dažādās aizsargājumās teritorijās. Bet ir arī daudz citas organizācijas, piemēram, pašiem šiem brīvprātīgajiem ir sava organizācija. Un jāsaka, pētniecība lielā mērā arī balstās uz šo pamatu. Tā tad tiek pētīts, kā mēs varam veidot taisnīgākas sabiedrības, strādājot ar dabu, atkal atjaunojot saikni ar dabu. Un pa vidu tas ir tas, ko
reklamē valdība, Marmota ziņojums, tātad vienlīdzība veselības aprūpē, vienlīdzība un veselības aprūpes rezultāti dažādās sociālās grupās Lielbritānijā. Jāsaka, ir ļoti daudz šo literatūras avotu un jāveic meta-analīzi. Un politikās bieži tiek ieteikts, kā mēs varam izmantot dabu, lai pārvarētu dažādu veidu nevienlīdzību. Jo mēs esam laikmetā, kad bagātību pierāda ne tikai ar materiāliem labumiem, bet arī ar savu veselību un ārstēšanas rezultātu. Un šajā ziņā dārzā viss ir vienlīdzīgi. Kā jau minēju, mums ir tūkstošiem dārzu, kur ir pieejamas terapeitiskas dārzkopības programmas, bet ir vēl vairāk kopienu dārzu. Neviens nezin, cik šādu dārzu vispār ir, jo tie var būt ļoti dažāda izmēra. Ir tikai, teiksim, varbūt tādi mazdārziņi, kur mums piešķir dažas dobes, lai audzētu kaut kādus dārzeņus. Jāsaka, ka šādi te dārzeņi pastāv visās mūsu pilsētās, lielpilsētās, mazās pilsētās, ciematos un tā tālāk. Londonā, piemēram, ir 6 gadi jāgaida, lai mazdārziņi varētu dabūt. Tātad mums ir jādod vairāk iespēju, lai cilvēki ar to varētu nodarboties, lai mēs varētu arī atjaunot kopienas. Un mēs veidojam šīs oāzes mūsu pilsētās, samazinās gaisa piesārņojums, cilvēku garīgā veselība uzlabojās. Cilvēki pat vairs neuzbrūk viens otram vienkārši dēļ, šīs zaļās infrastruktūras dēļ. Un jāsaka, ka hortikultūra un dārzkopība var būt būtiska šī procesa daļa. Jo īpaši Lielbritānijā, jo, kā es teicu, mēs esam dārznieku sabiedrība. Un jāsaka, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi gan mums, gan arī citiem, kas strādā dārzkopības jomā. Un tas ir arī saistīts varbūt ar citiem plāniem dabas aizsardzībai. Iespējams, jums klausoties, jūs varat just iedvesmu un dibināt šādas līdzīgas organizācijas. Un, piemēram, mūsu gadījumā 10% finansējuma mēs saņemam pilnīgi nekādā saiknē ar dārzkopību. Mēs vienkārši atjaunojam dabu, un par to mums maksā. Es domāju, ka Latvijā varbūt arī būtu svarīgi piezīmēt un norādīt. Nu, ja mēs runājam par tādu varbūt tikšanos cilvēkiem, kurus interesē šādas uz dabu balstītas intervences, nu, jānorāda, ka jūs tas interesē, jums ir jāzina, ka ārstu kopiena jau ir atzinusi pozitīvo ietekmi. Piemēram, norādot, ka šādi pasākumi būtiski ietekmē sabiedrības veselību. Ričards Tomsons, kas arī kādu laiku bija karalienes ārsts, viņš uzskatīja, ka dārzkopība varētu palīdzēt samazināt dažādas veselības problēmas, piemēram, saistībā ar augstu asinsspiedienu, tāpēc viņš aicināja arī citus ārstus saprast, kā integrēt dārzkopību medicīnas aprūpē un arī mūsu dzīvē kā tādā. Jā, protams, mums ir šīs lieliskās medicīniskās intervences, dažāda veida ārstēšana, ko mēs varam izmantot, bet tas viss ir ļoti dārgi. Un ja mēs gribam to spēt atļauties, mums ir jābūt radošākiem, mums ir jāmaina sava domāšana, mums ir jādomā par veselības veicināšanu, nevis tikai par ārstēšanu, kā tas parasti notiek. Un cilvēki, kas ir šo te veselības sistēmu augšdaļā vai vadošās pozīcijās, viņi to saprot. Piemēram, doktors Bērts, kurš ir norādījis, ka ja dārzkopība varētu īstenot tikpat kvalitatīvi un atbilstoši tādām pašām standartam, teiksim, kā darba terapija, tad veselības aprūpes sistēma varētu ietaupīt milzīgi daudz naudu. Te varētu būt runa par miljoniem vai pat miljardiem katru gadu. Jā, mēs esam uzsākuši jau šīs sociālās receptes kustību.
Un ja jūs izsniedzat šādu recepti pēdiņās, tad jūs par to nesaņemat naudu. Un, principā šeit vairāk ir runa par tādām kontaktpersonām, kas saved kopā gan attiecīgos speciālistus, gan ārstus. Bet, ja mēs vēlamies strādāt ilgspējīgi, tad beigās būs tomēr jāmaksā par to, ka tiek sniegti šādi pakalpojumi. Un es domāju, ka ja jūs to sāksiet regulāri darīt Latvijā, tad jūs noteikti redzēsiet, ka no tā gūst labumu visi. Bet daži gūst vairāk nekā citi. Dažu dzīve pilnībā mainās. Piemēram, dažiem varbūt tiešām bijuši ļoti smagi dzīves apstākļi. Šis ir ļoti slavens gadījums. Vairāk nekā 20 gadus šis cilvēks bija bezpajumtnieks, viņam bija smagas garīgās veselības problēmas, viņam bija diagnosticēta šizofrēnija, viņš nevēlējās ārstēties, un beigās viņš spēja atgūties. Kāpēc? Tāpēc, ka pirmo reizi šajā dārzkopības sociālajā grupā viņš sajuta šo cilvēcisko attiecību siltumu. Viņš negribēja ārstēties, jo viņam šķita, ka cilvēki par viņu runā noniecinošā veidā, bet dārzā viņš jutās kā līdzvērtīgs citiem. Viņš arī šeit runā par iespēju tikties ar cilvēkiem, veikt dažādas darbības dārzā, baudīt šo te laiku dārzā. Un, ja, teiksim, jūs uzsākat šādu kustību arī paši, tad jūs noteikti redzēsiet, ka daudzi cilvēki augs, dziedināsies, bet laiku pa laikam būs arī cilvēki, kuri pilnībā mainīs savu dzīvi. Džons joprojām dzīvo veselīgu dzīvi, viņš strādāja Thrive, bet tagad viņš strādā garīgās veselības organizācijā Mind, palīdz citiem līdzīgiem pacientiem, un viņš tiešām ir lielisks piemērs, lai parādītu, kā šādi elementi var dot labumu, cik ļoti nozīmīgi tie ir, jo viņš uzskata, ka visi var augt, visiem ir šis potenciāls, ka cilvēki var dzīvot tādu dzīvi, kādu viņi vēlas. Un viņi var pastāvīgi būt uz šīs veselības ceļa, ne tik daudz domājot par gala punktu, bet par pašu šo ceļojumu. Un šeit ir tāda ļoti spēcīga metafora, kas attiecas arī uz cilvēkiem. Proti, ka dārzs nekad nav pabeigts. Tur vienmēr ir kaut kas aug, kaut kas mainās, tur ir gan pazīstamais, gan negaidītais vienu vietu. Un tas iespējams arī ļauj mums saredzēt šīs līdzības arī ar mūsu pašu personīgo dzīvi un sabiedrību un dabu mums apkārt. Paldies! So thank you, Damien, for this. Liels paldies, Damien, par ļoti visaptverošu stāstu par hortikultūras ārstējošo ietekmi un par jūsu praksi. Runājot ar mums, ar Latvijas klausītājiem, manuprāt, jūsu teiktais krīt auglīgā zemē. Mums nav tādi dati par to, cik liela daļa no mūsu iedzīvotājiem nodarbojas ar dārzkopību, bet man šķiet cipars varētu būt gana liels, un mēs tāpēc arī visu sapratām, ko jūs teicāt. Man ir jautājums, jo tāds bija arī līdzīgs iepriekš jautājums, vai arī jums ir šāda pieredze Lielbritānijā, proti, vai ir kaut kādas traumatiskas pieredzes, piemēram, dzīvojot Latvijā 80. un 90. gados, kad bruka Padomju Savienība, daudziem Latvijā vajadzēja dārzus, lai izdzīvotu, un atceros no manas bērnības, man patiešām bija jāstaigā ar spaini un jāvāc Kolorādo vaboles no kartupeļiem, un tā patiešām bija traumatizējoša pieredze, un daudziem varbūt tāpēc riebjās dārzi, jo tas bija piespiedu darbs, un tagad jāmaina šī pieredze, ka tas varbūt kaut kas pozitīvs, vai jums arī ir tāda pieredze apvienotā karalistē? Jā, bet ne tik visaptveroši. Ja mēs runājam par Āfrikas un Arābu zemju kopienas, tad viņi varbūt, ka varētu līdzīgi atcerēties stāstus, ka viņi, piemēram,
dzīvoja kaut kur Karību salās un ka viņiem bija jānodarbojas ar dārzkopību, jāstrādā dārzā kā piespiedu pasākums. Un arī tas pieņēmums varbūt, ka tu esi melnais un ka tu strādā dārzā vai laukā, ka tas tā noniecinoši. Mēs noteikti atradīsim tādus individus vai arī dažās grupās tas būs privilējoši, citās nē, bet Su arī līdzīgi domā kā es. Šī ir viena no profesijām apvienotā karalistē, kas nav saistīta ar kaut kādu šķiru no paša karaļa, kurš sarunājās ar saviem augiem strādājot dārzā, līdz pat ekscentriskiem vīriem, kuri taisa dārza būdiņas, lai viņi varētu celties no rīta 6 un iet atkal dārzā. Vai arī jums ir līdzīgi? Jā, mums ir arī tāda frāze, ka dārzniecība ir bezšķiru aktivitāte. Un arī augu valoda, kas vieno cilvēkus, var būt dažādas rasu atšķirības, klases dažādas var būt, bet ja cilvēkiem patīk dārzkopība, ja viņi mīl dārzkopību, tas ir vienojošais faktors vienmēr pāri visādām šķirām, bet tas, ko jūs prasat un sakat, tas ir svarīgi. Es ar to esmu saskārusies vienā pētījumā, ko veicu ASV, kur tiešām vergturības mantojums tika uzskatīts vēl joprojām par tādu nosodošu aktivitāti, ka vergu darbs dārzā ir kaut kas pielīdzināms vergu darbam. Un te mēs nerunājam par izdzīvošanu, bet strādāšanu uz lauka citu labad. Mēs varam strādāt dārzā stundām un stundām. Mēs varam stādīt dārzu ne pārtikas vajadzībām, ne dārzeņiem. Tas var būt kaut kāds skaistumdārzs vai arī dabas dārzs. Ir nepieciešama mentālā maiņa. Protams, tā ir paaudzes trauma, kura ir jāpārdzīvo. Tas nenotiks vienā dienā. Un šī sociālā attieksme mainīsies lēnām. Protams, ka tas nododās no paaudzes paaudzē, bet tas lēnām mainās. Mums arī bija projekts ar War Child vai kara bērns. Es arī strādāju Centrālā Afrikā, veidojot dārzus kopā ar bērniem, kuri ne tikai tika ietekmēti no kara, bet arī kas bija iesaistīti karā, proti bērni prostitūtas, bērni karēvi. Šādi bērni tur strādāja. Un tas bija absolūti svarīgi, lai mūsu dārzs būtu atšķirīgs no viņu piemājas dārziņa, lai tas būtu cits dārziņš. Bija ārkārtīgi grūti man tur strādāt, un kādu nedēļu man bija pat grūti saprast, kā ar viņiem runāt. Un stāstīt šiem te cilvēkiem, kuri nāk no valstīm ar ļoti zemu humanitāro indeksu, lai viņi vienkārši izprastu, ka mēs neaudzējam dārzu dārzeņiem, ko mēs ēdīsim, lai mēs izdzīvotu, ka tas būs cita veida dārzs, kurā tu vari būt brīvs no izdzīvošanas bažām, no bažām par karu, kas būs smukuma pēc. Sākumā man bija nepieciešams arī šis modelis, lai tas mani vadītu, jo modelis ir vajadzīgs tādējādi, tu paturēsi fokusā šo uzmanību un tas pārkāps pāri tām barjerām, ar ko saskarsies. Varbūt, ka individiem nav šie aizspriedumi, bet cilvēku grupām lielākajai daļai es domāju, ka tās dārzkopība ir saistīta ar kaut ko patīkamu, nevis kaut kādu obligātu pienākumu. Mainot kultūras attieksmi pret kaut kādu kultūru, jāpadomā arī par to, kādi ir mūsu modeļi, proti cilvēki, kas mums patīk. Es skatījos uz Ronu Finliju, uz Los Angeles vienu dārznieku. Viņš ir melnais, viņu sākotnēji sodīja par to, ka viņš audzēja pie mājas dārzeņus, ne tikai puķes.
bet viņš ārkārtīgi apzināti parāda savu modeli jauniem, melnajiem bērniem, ka tas ir forši, tas ir modīgi audzēt dārzeņus, kopt dārzu, paņem kapli, paņem kaplis, lai būtu tavs ierocis, nevis kāds cits. Nu, tas ir par šiem modeļiem, kas ir mūsu ikonas. Tāda perspektīvas maiņa ir ārkārtīgi svarīga, proti, ka jūs varat audzināt ne tikai dārzeņus, bet arī ēdamo gliemežiem zāli kaut kādu. Apvienotajā karalistē, piemēram, visa veida hortikultūras nozare ir saistīta ar dažādu stilu miksēšanu. Visi dārzi ir tāda miksētie dārzi Viktorijas, dārzi 4 akros sastāv no 17 dažādiem dārziem. Tur ir nelielas tādas robežiņas, tur ir sirdsveida dārs, tur ir rožu dārs, tur ir arī pļavas dārs, tur ir koku dārs, protams, ir arī dārzeņu dārs. Bet tur ir izveidot tādi daudz dažādi dārzi, lai cilvēki saprastu, kura veida hortikultūra ir viņiem tuvākā sirdī, un to var arī miksēt. Dažkārt šie pieņēmumi liedz mums izvēlēties pareizo, sev piemērotāko vai arī aizspriedumi stājas mums priekšā. Varbūt, ka ir cilvēki, kas patiešām gribētu izaudzēt paši sev kaut kādu dārzeni, jo viņi patiešām gribētu apiest. Savukārt tie, kam ir tādi dārzi un kas ēd dārzā izaudzētus dārzeņus, viņi gribētu, lai viņiem būtu vieta ne tikai dārzeņiem, bet arī kādai puķei. Bet viņiem ir jāiztērē visa atvēlētā zeme liederīgi. Un tāpēc ir jāpadomā, kam un kādā veidā mēs veidojam dārzus. Un kur? Sveiki, mans vārds ir Arta. Es strādāju bērndārzā un klausojos, ko jūs stāstījāt, un man likās, cik brīnišķīga lieta jums dārzā, jums Lielbritānijā ir attiecībā uz šiem daudzajiem kopiem dārziem. Mums ir vairāki jautājumi. Diemžēl Latvijā, kad cilvēki ir slimnīcā vai apmeklē slimnīcu, ir ļoti ierobežota apzaļumošana. Tas, diemžēl, tā ir. Ļoti maz tur ir zaļuma apkārt. Un pastāstiet varbūt par soļiem, kā atkal cilvēkiem vai slimnīcu vidē atgriezt dārzu klātbūtni. Kā tas jums notika Lielbritānijā? Otrais jautājums. Kā kļūt par dārza terapeitu? Kādi ir tie soļi, vai tā ir īpaša izglītības programma, kuri pasniedz šiem cilvēkiem, kuri kļūst par dārza terapeitiem, bet man bija vēl jautājumi. Varam jau sākt atbildēt uz šiem, pretējā gadījumā apmaldīsimies jautājumos. Pirmais jautājums par slimnīcām. Ir apzināties, ka tu vari jebkurā vietā, jebkurā mazākajā telpā likt klāt augus. Tā būs tāda gudra hortikultūras izpausma. Un ik viens labs dārznieks var jums pateikt, kā vismazākajā vietā var pielikt klāt zaļumus, pat vertikāli jau var audzēt augus. Un ja runājam par hortikultūru bērndārzos, ja pirmsskolas iestādēs, ir tik daudz pētījumu, pat ja kāds uzskata, ka visa panacēja varētu būt dārzi bērnu dārzos, nē, ir daudz dažāda veida vēl papildus terapija, ko var piemērot. Un es nesaku, ka visos bērndārzos jābūt ir dārziem. Ir jābūt pieeja dārziem, kur cilvēki var ierasties. Un ir atšķirības starp dārzu, kurā jūs varat strādāt, un dziedējošajiem dārziem,
kas atrodami slimnīcās. Un es tagad varbūt pārāk rožaini visu esmu sazīmējis, sakot, ka Lielbritānijā ir šie dziedējošie dārzi apkārt slimnīcām. Nē, tā nav. Ne visās vietās tas tā ir un ne visu laiku. Bet jāapzinās, ka vismazākajā vietiņā var ielikt kaut ko zaļu. Lielbritānijā dziedējošais dārzs visbiežāk ir blakus kapelai, dievlūkšanas zālei, jo viņu mērķis, dziedinošā dārza mērķis un kapelas mērķis jau ir viens un tas pats - nomierināt prātus. Un Sju grāmatā ir brīnišķīga bilde ar Horācija dārziem, kas ir ārkārtīgi slaveni. Man liekas, pie Salisbury slimnīcas, tur ir kādi 6 vai 7, bet to apzinoties, ģenerālis Kris Sanders vienmēr saka, ir teicis, ka mums ir jāveic dārzkopju darbi visādās vietās. Un lai vai kad man prasīja, vai tur var uztaisīt dārzu, es nedomājot uzreiz atbildēju, jā, var. Jebkurā mazā vietiņā var izveidot dārzu. Es vakar nedaudz pastaigāju pa jūsu brīnišķīgo pilsētu. Es varu redzēt dobes, puķes, augus, un cilvēki vairāk tā kā rezonē pret, viņi iet starp augiem. Ja ir taciņa ap parku un cauri parkam, viņi iet cauri parku. Tātad vismazākajā vietiņā var izveidot kaut ko zaļu, tikai jābūt speciālistam, gudram, lai to izdarītu. Kā kļūt par hortikultūras terapeitu? Mēs neesam reģistrēta profesija. Skotija šobrīd mēģina to mainīt, lai mēs būtu reģistrēta profesija. Bet apvienotai, es atvainojos, ASV ir jāreģistrējās hortikultūras asociācijā, arī Vācijā, lai būtu dārza terapeits, ir jāreģistrējās, un līdzīgi notiek visā Eiropā, jo to atzīst. Šim terapijas veidam ir atzinība visā Eiropā. Pirms 10 gadiem mēs būtu varējuši par to runāt, un nekāda atsaucība nebūtu. Mēs varētu stāstīt, cik terapeitiski un ārstniecisks ir mūsu darbs, bet visbeidzot to ir atzinuši arī paši ārsti. Un es domāju, ka tas vēl jau vairāk attīstīsies 5 līdz 10 tuvāko gadu laikā. Ko jūs varat darīt? Jūs varat skatīties Thrive mājaslapā Latvijā, visā ir dažādi kursi. Es vienu reizi biju vienā mācībās, un kāds no klātesošajiem stādījās priekšā un teica, esmu ieradies no Austrālijas, es ierados, lai paklausītos jūsu lekciju. Tajā brīdī es sapratu ārprāts. Viņš ir nolidojis 3000 jūdzes, lai klausītos manu lekciju. 40 gadu es esmu uzlabojis savu lekciju. Mums ir vairāki priekšmeti koledžā, par kuriem var dabūt kredītpunktus, arī ainavu arhitektūrā un arī dārzniecībā, kā ārstniecībā un hortikultūra kā ārstējošs darbs. Es minēju tomātu stādu. Mēs, hortikultūras entuziasti, mēs negribam izsviest pat visvājāko stádiņu. Bet, piemēram, ja es strādāju ar kaut kādu pacientu, kam ir demens,
un viņa tiek iestumta dārzā un sāk raut visas lapiņas nost puķēji viena pēc otras, bet viņa to dara ar smaidu, tad īstenībā mans uzdevums ir paveikts. Es esmu darījusi viņu laimīgu, un tas mainās un maina šīs attiecības starp mani un cilvēku un citiem cilvēkiem, ar sabiedrību, bet arī citas prasmes jums, kā, piemēram, ergoterapeitam ir svarīgas. Jūs varat būt ergoterapeits, lai piemērot arī hortikultūras ārstnieciskās īpašības vai strādāšanu dārzā. Jums ir jāsaprot cilvēks vislabāk, un tikpat labi ir jāsaprot arī dārzs vai darāmais darbs. Jums ir jāsaprot, ko cilvēks var izdarīt, mēģinot to pielāgot attiecīgajam cilvēkam, lai viņš to varētu izdarīt, bet tāpat laikā tas būtu pieejami viņam. Tātad, tas ir tā kā ergoterapeitam vai